Sagaidot Baložu pilsētas 14. gada dienu, atskatāmies, kā pagājis 2005. gads, kādas pārmaiņas notikušas pilsētā, kas izzudis, kas no jauna uzradies, kādi ir fakti un par ko tie stāst. Par to, cik slikti, ka rīdzinieki dodas arvien vairāk ārpus galvaspilsētas un atrod mājvietu citur. Protams, no tā iegūst gan paši cilvēki, gan arī vieta, kur tie apmetās. Kā nekā nodokļa plūsma strauji maina savu virzienu. Un Rīga no tā zaudē. Bet kurš pie tā vainīgs? Taču šīs sižeta mērķis nav meklēt vainīgo, bet gan ielūkoties Baložu pilsētas dzīvē, kuras tempi kļūst arvien straujāki. Patreiz mēs turpinām pilsētas attīstību, skatīties gaišā nākotnē, neskatoties uz visiem ministru kabineta lēmumiem un likumiem. Uzklausot iedzīvotājus, nonākam pie diezgan interesantiem secinājumiem. Un, ja pagājušajā gadā mūsu viedoklis bija, ka mums vajag noteikti sasniegt 5000 robežu, tas ir 5000 iedzīvotāji, un to ātri mēs varam izdarīt ar daudz dzīvokļu māju celtniecību, tad patreiz mēs esam secinājuši, ka mēs pabeidzam tos iesāktos projektus, kas mums ir, un tālāk turpinām attīstību tikai un vienīgi pie individuālajām mājām. Bet arī mums ir savs redzējums šajā lietā. Individuālās mājas pie mums drīkstēs būvēt tikai firmas, tikai centralizētu un tikai, teiksim tā, vismaz viena kvartāla ietvaros. Lai nododot mājas eksploatācijā būtu sakārtot infrastruktūra, lai būtu piebraucamie ceļi, lai mājas būtu daudz maz līdzīgas vienā kvartālā. Un tad mēs arī varam prognozēt visu pārējo. Mēs strādājam patreiz pie tādas diezgan centralizētas pilsētas attīstības. Un šodien mums ir tāds ļoti interesants atgadījums, acīm redzot, pirmais pilsētas vēsturē. Ieteikt arī pārējiem ar to pašu nodarboties. Pirmās kārtas rezultātā pirmā kārta bija publiskai apspriešanai par būvniecības ieceri. Saņēmām ļoti daudz iedzīvotāju pretenzijas par to, ka šajā teritorijā mājām būtu jābūt kādos noteiktos stāvu augstumos, un motivācija ir viena, lai nedaudz stāvu māju jumtiem un logiem nevarētu redzēt, kas notiek privātmāju pagalmos. Mēs taisam eksperimentu un braucam debesīs un skatāmies. Šī braukšana debesīs notika ar ceļam krāna palīdzību, kurš gan augstas amatpersonas, gan arhitektus pacēla 9 stāvu mājas augstumā, lai skatītu nākotnes ainavu nākotnes iedzīvotāju acīm. Šis projekts mums tiek vērtēts kā jauns mikrorajons, un ja jūs tā paskatītos, kas notiek aiz manis, tad tas ir tas, par ko es stāstīju, individuālās darbības rezultāts. Patreiz mēs atrodamies uz pilsētas ielas, kura atrodas savukārt uz privātās zemes, un individuālo māju celtniekiem šī iela bija jāsakārto. Viņi ir diezgan drausmīgā stāvoklī, un celtnieki, kas ir iecerējuši šajā teritorijā būvēt mājas. Mājas tas ir no 2 stāvu rindu mājām un beidzot līdz 7 vai varbūt pat līdz 9 stāviem, ir uzņēmušies šajā vietā sakārtot ceļus, ietves, un pilsētā tādā gadījumā šī teritorija būtu pilnīgi sakārtota, un kas ir pats galvenais, mūsu pilsēta ir savdabīga ar to, ka ir 2 administratīvie centri, Titurga un Baloža. Sakārtojot šo vietu, Baloži kļūtu daudz kompaktāki. Tas atsauktos ne tikai uz vizuālo pusi, bet arī uz cilvēku ikdienas drošību ikvienā diennakts laikā. Šeit notiek Krišāna Barona ielas 4 mājas būvniecības darbus sagatavošana, un arī šeit bija ļoti daudz iedzīvotāju aktivitātes, un iedzīvotāji izteica savas vēlmes, un pašvaldības viedoklis šajā gadījumā nedaudz atšķīrās no iedzīvotāju viedokļa. Bet kāpēc tas tā bija? Jā, tas ir dzīves piemērs, kad pašvaldība šādā celtniecībā meklē pašlabumu gan priekš pašvaldības, gan priekš pašvaldības iedzīvotājiem. Tātad jūs redzat, ka šeit ir diezgan daudz izrakts, izjauktas siltumtrases, izjaukta komunikācija tīkli, un mēs esam panākuši to, ka būvnieki
firma, kurai tu viennozīmīgi tas ir neizdevīgi, par saviem līdzekļiem iegulda darbu un materiālus pilsētas infrastruktūras attīstībā. Tātad, kas notiek? Tiek mainīta siltumtrase, tiek mainīts siltumtrases posms apmēram 300 metrus, kas pilsētai būtu izmaksājis pie 60 000 latu. Iedzīvotājiem atliek tikai samierināties ar domu, ka pilsētas tēvi gan jau zinās labāk. Pašreiz domei izstrādes stadijā ir 4 projekti. Starp viņiem ir arī daudz dzīvokļu mājas celtniecība tā saucamajā baraku teritorijā. Nākošajā gada vasarai paredzēts pabeigt arī pilsētas 2. attīstības plāna izstrādi. Notiek arī bērndāras paplašināšana, norit darbs pie 2 sabiedriskās ēdināšanas objektiem un arī ir padomā kāds rūpniecības objekts. Nopietni pilsētas doma ir ķērusies pie atpūtas un izklaides attīstības Baložos. Projektu ir daudz, spēja tik visiem izsakot. Un ko par Baložu nākotni saka pašvaldību ministrs? Es skatos uz Baložiem, taču te nav problēmas, lai viņi dzīvo tālāk, bet nevajag ne ar vienu apvienoties. Viņi augs, Rīgas tūms, vispārējie faktori, bet tur kaut kur ir pašvaldības maziņas ar 500 000, nepierādīsiet, ka kaut kas augs. Mēs to latiņu jau esam no 5000 jau uz 4, jo kamēr te visi gaidām reformu, jau cilvēki ir aizbēguši uz Īriju, Rīgu, atkal es nezinu uz kurienu, un viņi aizbēgs vēl, ja neko nedarīsim. Tad mums jādara tā, lai cilvēki nemeklētu laimi citās zemēs, bet nāktu dzīvot uz Baložiem.